Miljoniem gadu Zeme griežas ap Sauli, bet tikai pēdējos 2 gadsimtos uz planētas Zeme mīt ātruma cilts. Tie, kam benzīns asinīs. Šodien ātruma ciltī Rīgas motormuzejā notiek grandios pasākums. Uzstājas grupa, skatītājos zināmas sejas un atnākušos priecē visnotaļ grezni braucamrīgi. Pēc tam 3 ziņas, par kurām iespējams tu vēl neesi dzirdējis, taču ātruma cilts 2. daļā LTV7 raidījuma Sems vadītāji. Sveicināti ātruma cilts skatītāji! Atceraties, iepriekšējā raidījumā mēs jums rādījām kravas automašīnu Renault FU, kuru var aplūkot Rīgas motormuzeja jaunajā zālē. Nu, vai jūs atnācāt un apskatījāties? Ja ne, tad noteikti to izdarat. Toties šīs dienas raidījumā kāds grandios pasākums, kurš notiek, protams, ka Rīgas motormuzejā. Augusta beigās Latvijas galvaspilsēta svinēja dzimšanas dienu. Iedzīvotājiem tika sarūpēti dažādie pasākumi. Viens no tiem sākās Rīgas motormuzejā un turpinājās Rātslaukumā. Pilsētas ielās parādījās vairāk nekā 100 antīko spēkratu. Viņu vidū arī sudraba krāsas Jaguārs. Pie vadības grožiem autosporta aprindās ļoti zināmais Andris Štāls. Todien viņš atzina, tuvākajos mēnešos notiks grandios projekts. Es veidoju sacīkšu komandu, klasisko automašīnu sacīkšu komandu ar ļoti ambicioziem mērķiem. Klasiskais rallijs Monte Carlo, dažādas Eiropas sērijas šosejas sacensībās, un šī ir ar rītdienu mašīna tiek pārbūvēta sportam, tiek likts drošības karkas, teiksim tā, nopietni gatavot jau sezonai. Ja? Toreiz Štāls sniegto informāciju piefiksējām, taču nopietni uztvērām tikai tad, kad tikām uzaicināti uz vienu no Salaspils garāžām. Tur vairāki mehāniķi dienām un naktīm cītīgi būvēja 3 senos Jaguārus. Mērķis viens – piedalīties antīko automašīnu rallijos. Jūs priekšā ir E-tipa Jaguāri, 68. gadā ražoti. Automašīnas ārkārtīgi sportiski ievirzi, varētu teikt pat kulta automobiļi. Un šeit viņas tiek gatavots, lai brauktu viņiem sacīkstes. Šīm automašīnām ir veikts absolūts kapitālais remonts, izņemot virsbūves metināšanu, jo viņas tika iegādātas vidēji labā stāvoklī. Nav nepieciešama krāsošana, viņas tādas ir kā ir. Mēs te atsevišķi kaut ko piekrāsojām, mēs veicām inspekciju ritošai daļai. Kad antīkie Jaguāri bija gatavi, tos izmēģināja Biķernieku kompleksajā sporta bāzē pats projekta galvenais vīrs Ilja Kašiņs no Krievijas. Toreiz vēl braucamrīki tika testēti un regulēti. Toties pagājušā nedēļa, precīzāk piekdienas vakarā, šīs pēdējā laikā tik ļoti aprunātās Jaguāru mašīnas atradās Rīgas motormuzejā. Manuprāt, šādam pasākumam motormuzeja telpas ir īstā vieta. Rīga ir visciešākā veidā saistīta ar Monte Carlo ralliju vēsturi. Ja mēs svinam šobrīd 100 gadus Monte Carlo rallijam, tad mēs varam svinēt 99 gadus kopš Latvijā ražots automobils piedalījās Monte Carlo rallijā. Un auto vēsturi glabā tieši Rīgas motormuzejs, un tāpēc tas arī tā dziļi simbolisks, ka šī komanda par savu simbolisko startu vietu ir izvēlējusies Rīgas motormuzeju. Vēl jācer, ka nākotnē kāda no šīm 3 mašīnām atradīsies tieši Rīgas motormuzejā. Jā, mēs uz to ļoti ceram. Ja nu ne pastāvīgi, tad vismaz kādu laiku mēs noteikti parādīsim muzeja apmeklētājiem šīs automašīnas, un tad jau būs klāt arī stāsts, kā viņam gājis. Tas, kāpēc projektu un Jaguāra automašīnu prezentācija notiek tieši Rīgas motormuzejā, ir pašsaprotami. Taču idejas autoram un realizētājam tas nozīmēja tikai vienu. Projektu pirmais posms ir galā. Priekš manis ārkārtīgi interesanti un ekstrēmi. Es domāju, ka visai komandai, kas pie tā strādāja, tas ir tīrs kolektīvu darbs, gan maskaviešu, gan mūsu latviešu brigādi. Ja, teiksim, dienā intensīvi, plānveidīgi, teiksim tā, būs gads un dažas dienas, kā mēs uzsākām to visu. Kā ir, vai visi, kas piedalījās restaurācijas procesā, tagad arī dosies uz to Monte Carlo ralliju? Jā, tieši tā. Tie dosies kā mehāniķi, jo augstas klases profesionāļi mūsu automotosporta, dalībnieki Latvijas, kas ir šeit,
Man sagādā milzīgi prieku kopā viņiem strādāt. Es tiešām nebiju gaidījis tik augstas klases rezultātu. Augstas klases tiešām. Jo katrs pats par sevi ir sasnieguši lielus panākumus savās nozarēs. Ar padarīto ir apmierināti ne tikai tehnisko lietu darītāji un komandas pieskatītāji, bet arī galvenais projekta autors Ilja Kašiņs. Starp citu, tieši šis vīrs būs viens no 3 antīko Jaguāru pilotiem. В вашей маленькой, но очень гостеприимной стране всегда очень на серьезном уровне был автоспорт. Очень бы хотелось, чтобы сейчас вот то поколение, которое во время перестройки не могло почувствовать себя настоящими спортсменами, они сейчас вернулись в это и приобщились к нашей благородной теме исторических автомобилей. Старт будет 27 января из Варшавы, 29 весь пелетон прибывает в Монте-Карло, и оттуда начинается, гонка начинается 26-го, но она продолжается уже самая настоящая Монте-Карло, через перевалы, через все остальное, 29 числа в Монте-Карло. Kopā uz Monte-Karlo rallija komandas Russo Baltic Racing sastāvā dosies 3 piloti un 3 stūrmaņi. Viens no dalībniekiem būs arī mūsu Bāveliņš, rallija pilots un Latvijas rallija čempionāta talsu posma organizators Raimonds Strokšs. Šoreiz gan puisim uzticēti nedaudz citi pienākumi. Es sēdēšu stūrmaņa krēslā. Tas arī būs diezgan interesanti. It kā es esmu to darījis, un man tā liekas, ka tik daudz gadus esot tajā rallijā un visu to piedzīvot, man liekas, ka es tikšu galā. Es ceru. Esmu 2 reizes lasījis līkumus, sēdējis blakām un diezgan labi patiesībā. Tā kā es domāju, ka viss būs labi. Balss nostādīta, ja kā pierakstīt, māki, viss kārtībā. Katrā ziņā es zinu, kā man to visu vajag, lai man sauc. Tā kā es domāju, ka es to izmantošu un mēģināšu to savu zināšanas uzreiz izlikt tam pilotam ārā. Ko tu ņems līdzi? Zinu, kas ir, es nezinu. Šodien sākšu domāt laikam. Cik es sapratu, tur ir diezgan pavēsts. Kaut kā nevarēs tā, ka kediņās braukt. Ziemas kaut kāda drēbīta būs jāpaņem. Bet pa lielam sākšu tagad domāt par to, jā. Toties Raimondu Strokšu un citu stūrmaņu sniegumu uzraudzīs neviens cits kā rallija komisijas vadītājs Jānis Krastīņš. Būšu tāds tā kā melnais darbinieks iekšā, kurš mans uzdevums ir koriģēt stūrmaņu darbu, kas ir ļoti svarīgs tieši šajā tipa rallijā. Un pat cik arī man ir šī pieredze no savos laikā no Latvijas čempionātiem tieši režīmu braukšanā, tad mans darbs ir tieši režīmu sagatavošana, visādi knifiņi stūrmaņiem, un jau šodien esmu sagatavojis daudz jau tādas lietas, palīgierīces, kas no manas pieredzes viņiem var palīdzēt. Šis rallijs atšķirās ar to, ka tā ir braukšana noteiktā režīmā. Taču ir jāsaprot to, ka braukšana pilnīgi nepazīstamos apstākļos, braukšana ne pēc tradicionāliem dokumentiem, kādus mēs esam pieraduši redzēt kā stūrmaņi, teiksim, leģendas, tādas tur nav. Tur ir jāspēj orientēties tādās, ļoti lielās plakātveidīgās kartēs, un kā jūs redzat, tajās mašīnās nav daudz vietas, kur viņu izklāt. Tur ir jāspēj orientēties kalnos, tur ir jāspēj orientēties zīmēs, kuras ir izvietotas nebūt tajā pareizākajā standartā, kāds ir norādīts ceļu satiksmes noteikumu grāmatiņās. Tur ir jāspēj orientēties arī laika režīmā un jāspēj vēl arī kalkulēt šo te braukšanas ātrumu. Tur ir ļoti daudz nezināmie. Lūkā, viens kaimiņu zemes pilsonis saviris kopā latviešu labākos autosporta cilvēkus. Aplūkojot komandas sastāva vārdus un uzvārdus, secinājums ir tikai viens. Arī projekta 2. posms rallija sacensības tiks aizvadītas ļoti augstā līmenī. Turēsim īkšķi par Russo Baltic Racing komandu. Katru dienu Latviju un visu pasauli pāršauc jaunas ziņas, par kurām citi uzzina ātrāk, citi nedaudz vēlāk. Tas atkarīgs no tā, cik ilgi mēs pavadām laiku pie televizora ekrāniem vai internetā. Tad, lūk, es jums piedāvāju nostīties un noklausīties, manuprāt, 3 jaunākās ziņas, kuras jūs iespējams vēl neesat dzirdējuši. Ziņa numur 1. Latvijas galvaspilsētā notikusi autosportam ļoti nozīmīga apspriede. Latvijas Automobīļu federācijas pārstāvi tikās ar pasaules rallija čempionāta rīkotājiem. Viņi apspriedās par iespēju tuvākajā nākotnē Baltijas valstīs rīkot kādu no VRC posmiem.
Paredzēts, rallija ātrumposmi notiktu gan Latvijā, gan Lietuvā, Igaunijā un arī Polijā. Pilnīgi iespējams, šāds VRC posms notiktu jau 2013. gadā. Gaidīsim ar nepacietību. Ziņa numur 2. Gada pirmajos mēnešos pasaulē aktīvi notiek trakākās un mūsuprāt ekstrēmākās sacensības Red Bull Crashed Ice. Pirmais posms tika aizvadīts Minhenē, kur uzvaru izcīnīja kanādietis Kails Krokstāls, taču nākamajos posmos viss var mainīties. Otrais Red Bull Crashed Ice būs 5. februārī Nīderlandē, pēc tam 26. februārī Krievijā, toties pēdējais noslēdzošais 19. martā Kanādā. Šajā sacīkstēs piedalījās arī mūsu valsts pārstāvis, LTV žurnālists Armands Tripāns. Jāpiemina, starp daudzajiem aktīvajiem hokeja spēlētājiem Tripāns bija vienīgais žurnālists. Lai kvalificētos, Armandam pietrūka nieka pusotra sekundi. Turēsim īkšķus, lai nākamajos posmos Armandam jau viss izdodas. Ziņa numur 3. Svētdien 30. janvārī jaunajā Rīgas ziemas autotrasē notiks Zaķu salas Ziemaskausa autosprintā. Piedalīties var ik viens braukt gribētājs. Nepieciešama motorsportam paredzēta ķiveri, vadītāja apliecība un sava automašīna. Sacensību rīkotāji piedāvā lielisku iespēju arī tiem, kuriem tomēr nav savs braucamdīgs. Jūs varēsiet tur uz vietas noīrēt. Turklāt ar vienu automašīnu var piedalīties vairāki dalībnieki. Trases garums 1 kilometrs. Tiekamies trasē! Es domāju, ka Latvijas rallija fani ir pelnījuši, ka viens no VRC posmiem notiek tieši Baltijas valstīs. Turpinājumā gan dodamies īsā reklāmas pauzē. Tagad īsa reklāma, bet pēc tam kurš kuru. LTV7 raidījuma Sems vadītāji vienā trasē ar vienu automašīnu. Ketija Dombrovska un Valters Frīdens. Ātruma cilts. Rats ratā ar Rīgas motormuzeju. Ātruma cilts. Ar skatu nākotnē. Ar saknēm motormuzejā. Esam atpakaļ pēc nelielās reklāmas pauzes un gatavi skatīties, ko tad Sema, Ketija un Valters būs spējīgi parādīt 333 trasē. Varu pateikt jums nedaudz priekšā. Ketijai gāja grūtāk, toties Valters, kā jau īsts vīrietis, parādīja savas attiecības ar automašīnu. Šodien ātruma ciltī ciemiņi. Ciemiņi no radniecīgā raidījuma, tāpat LTV7 Sems. Tā kā man mājās televizoru nav jau gadus 20, tad es to čāli pazīst. Tas ir Valters. Valter, kas tā pa meiteni? Čau. Tā ir Ketija. Čau, Ketija. Tā ir Ketija, mana partnere. Nu, bet raidījuma partnere. Jā, bet tas laikam nav sevišķi tā noturīgas attiecības un ilgstošas, ne? Kā nav? Cik mums ir jau? Kopā esam? 2 gadi. 2 tikai? 2 gadi? Tikai 2 gadi. Man likās, ka vajag. Tas nav moderni. Es baigas pārvilkus. Mēs esam, jā. Nu jā, pirms tam man bija citi, kas tagad... Viņam ir vairāks partners bijuši. Īstenībā man jau arī bijuši vairāk partneri. Mēs tā mainamies. Tas ir moderni. Tāds televīzijas swingeru klubi. Jā. Ko tas Sems nozīmē? Tu zini, ka labs sevišķi emocionāls moments šodien vai? Jā, varbūt. Kādam varbūt tā arī ir. Jā, bet cik es atceros, tad pirms 7 gadiem, tad cik mums dzimšanas diena 7 gadu, un pirms 7 gadiem, tad, kad izdomāju to nosaukumu, tad bija domāts kaut kas ar SMS, jo bija čats apakšā, varēja tā, ka cilvēki savā starpā sarunāties, tur iepazīties, padalīties ar domām, un tad tā kā, lai nebūtu SMS, nu tad Sems vēl ielika pa vidu burteņu iekšā. Tā kā, nu tur tas. Būtībā šobrīd jau novecojuši tehnoloģijas, ja? Jā, tagad mēs ar uz Twitter pārējām kā jau visu pasauli. Jūs arī pat Twitter ņematies? Jā. Un kā jums tur iet? Cik jums tur ir sekotāji? Nu, tagad jau ir viss aizgājis jau vairāk. Mums ir kādi Tagad ir 700, kaut kas 50. Ir ok. Normāli. Tas ir labi? Jo man gudrinieki teica, ka Latvijā esot 20,000 cilvēks, kas tur šiverē. Ja no tiem būtībā tādam procentam interesē... Tāda ir labi. Nē, bet mums ir katru raidījumu kaut kāda 10-15 nāk klāt. Tā kā viss ētera laikā viss notiek. Tas nozīmē, ka viss notiek. Jā, tieši tā. Tas raidījums jau tomēr tā kā no pusauģiem, ja? Zini? Kas nu skaitās pusauģis? Tie, kas spaida pumpas, interesējās par mīlestību. Tu zini, ka nē, laikam ir jāsaka, ja tu domā par pusauģiem, tad tie, kur jūtas pusauģi. Jo skatoties to ļoti, ļoti precīzo statistiku, kas saucās reitingi, tad tur mums ir no 4
līdz 99 plus. Tā kā, nē, nu, tur ir visas paudzes. Tā kā, nu, tie, kas viss skatās. Jā. Jo man jau arī liekas, ka vairāk tas ir tā, ja tu jūties jauns, tad tu droši vari ieslēgt zemu. Nu, bet tev taču tā arī ātruma cilts skatās gan mājsaimnieces, gan bērni, jaunieši, vīrieši, protams, ka. Būtībā noteikti, es domāju, ka to semu ir tā kā karamelēm. Sīkie grauži, vecie pasulkā, bet garšo visiem, vai ne? Jā. Nekāda, vai? Ideāli. Un kā jums ir ar braukšanu, piemēram, filmēt jūs, kurš stūrē? Nu, šodien Valters uzņēmās vadību, jā. Bet, nu, es vēl neesmu uzņēmusies. Bet es domāju, ka kādreiz Valteru uzaicināšu uz kādu izbraucienu. Pagaidiet, mēs tev trasē nevadīsim, tev nav vadīta apliecības, tev ir? Nē, vadīta apliecība man ir, es parādīšu, ir viss kārtībā. Tad mēs varam. Bet baltās tiesības vai rozā? Sveiciens tam manam skolotājam, ar kuru pateicoties dabūju tiesības. Ja viņš tagad skatās. Un labi, ka šeit ir slēgtā trasa, Edmunds arī nenāks un neteiks nē. Jā, mums te nav ne fotoradara, ne antiradara, mēs tam arī braucam ap pilnu. Vienīgā legālā vieta valstī, kur ir piesiet dūšu būtībā. Jā, tas gan, tas ir super, tas ir baigi. Nē, nu pirms kādu laiku es jau tā nelielīšos, bet mēs ar Valteri izbraucām dragreisā. Jā. Nu, tur es sanācu ātrāk kā braucēju, kā Valteris bišķi. Bet, nu, tas jau bija tik, man liekas, tāds veiksmis tāds. Nē, tu biji labāka, Ketī. Paliekam pie tā. Nu, labi, paliekam. Jā, ne, man bija arī smukāka mašīna, katrā ziņā. Smukās mašīnas vienmēr iet ātrāk. Jā, tev taču bija tieši tāda pat, ar kādu brauc Karaliene Elizabete II. Ko tu ar Range Rover brauc dragreisā? Nē, Daimlers bija, Daimlers. Ah, šitā. Jā, Jaguar brālītis. Tā uz ceļa kā jums mašīnām, ir kādas ķēzes sabijušas? Ir, protams, ka ir. Man iepriekšējā mašīna, ar ko es braucu, man no sedana smagais uztaisīja par hatchbacku, piemēram. Tas pat kaut kādā naktī bija un kaut kur uz krastmalā, es pat avīzē lasīju. Jā, bija tāda lieta. Tā kā man no sedana par hatchbacku. Tu zini, ka man, paldies Dievam, nekas nebija vienīgais, ka ar degunu atsitos pret stūri, airbags arī neizšāva kaut kā. Bet aizmugurē man sēdēja man viens ļoti labs čoms, un viņam tieši pie kakla pieskārās aizmugurējais statnes. Bet, nu, pieskārās. Tas, nu, vismaz labi, ka tā, ka, nu, dzīvi veseli esam palikuši, viss kārtībā, bet, nu, sajūtas bija. Tev kā? Ar mani ir tā, ka es ikdienā braucu ar riteni, tad man tagad īstenībā jau parāda elkoņas rokas. Viss normāli, ja? Baigi sanāks, nu, sadraudzēties ar šoferiem, bet, nu, pagaidām es diezgan tā draudzīgi. Nav bijuši nekādas lielas tādas ķēzes. Pa kuriem tu brauc, pa ielu, pa trotuāru? Gan tā, skatos. Tad tu sadraudzējies gan ar šoferiem, kas lien ārā no pagalmiem, gan tiem, kas griež priekšā, griežot pa labi, ja? Gan ar gājējiem, es vispār draudzējos. Un cik tālu no tavu mājas līdz televīzijai? Nu, rekords ir kaut kā, 10 minūtes, 15. Tad mēs varam novilkt Rīgā tādu apli ap televīziju un varam minēt, kur tu dzīvo, ja? Jā, tā ir speciāls televīzijas. 10 minūtēs, ir labi. Valter, bet es vienreiz satiku kādu Sirmu kungu antīku automobiļu saldojumā, un viņš teica, kas tev rados. Tev tur ir ģimenē kaut kāda vecmašīnas krūvētāja? Jā, protams. Ir man vecstāvs, vēl joprojām pie veselības turās kaut cik, un sveiciens viņam. Es ceru, ka tu skaties šobrīd. Un jā, viņš tā man arī ir ievadījis tajā. Es gan ar to skrūvēšanu mazāk, bet patīk. Protams, tehnika tā ir, ja nebūtu mūzika, tad varbūt būtu tehnika tā man stihija. Tas man tiešām patīk un saista. Protams, jā, kaut ko viņš ir pa savu mūžu savācis. Un tev paša tā braukšanas lietas tā kā garšo, tā kā pasportotiem? Jā, man ļoti garšo. Es vēl tieši braucot uz šejienu domāju, ka tu varbūt man pajautās, kad tad bija pirmā reize, kad tu pie stūras sēdēji. Man parasti ir bail, jo cilvēki nostauc tik šaušalīgi mazu gadu skaitu, kad viņi pirmo reizi sēdēšies, ka man vienkārši jau ir sirma atnotā. Tev tūlīt būs vēl sirmāk. Tad aiziet uz saņemot. Man bija 2 gadi. Ej, vā! Tas ir rekords pagaidām. Es vēl kā šodien atceros, tas bija DKV F5, 35. gada. Un pie vasarnīcas. Un es atceros, ka visu laiku uz grāvu vilku no apstiku. Uz labo pusi man uz kreiso. Viņš uz labo par austūrē saka uz kreiso. Visu laiku uz grāvu brauc. Bet tā nav nekāda štrunta mašīna, zini, ko uzsāk? Nav. Tas gan, jā, bet, tā kā klēpī pasēdēm. Kopš tā brīža vienmēr kā abas brauc uz vasarnīcu, un es tur biju tā pa visu ceļu drasēju, kamēr viņš stāv krustojumā, lai tik varētu pabraukt pa to mazo posmiņu. Jā, tā kā man tas no bērnības ir viss. Baigi patīk. Asinīs. Arī. Un tev kur?
Man nav tāds, man tā kā vairāk uz jūsu. Tev laiž vaļā, ja? Jā, man nav tā. Nezinu, kuras tās tiesības. Izdomāju, ka vajag vidusskolā, tur bija tā lieta, ka lētāk varēja nokārtot. Tad es arī, tad es arī domāju, jānokārto. Klausies, tagad sakarā krīze bija pitonu lētāk zvērdāžā, negrib nopirkt? Tagad. Lētāk, ja tev viss tā vēl uz to lētumu. Es padomāšu. Vanna ir? Cik? Nav vanna. Tāda tā neņem. Duškabīnā nederēs. Kāpēc? Var arī dušā likt. Viņam tieši būs, kur palīst, tur pa to stieni, kas pie kura duša piestiprināti. Patīkams vēsums. Jā. Starp citu labi doma. Ja vienmēr sakot, es domāju, aizmuldējamies. Ejam braukt, ne? Jā. Aiziet. Jā. Kurš pirmais? Meitenēm priekšroka. Jā, meitenēm priekšroka. Nu, ko, klausies, tu pirmais no Sema brauksi, un vienīgais man tev tāds tēvocīšs novēlējums nedari vairāk, kā tu darīji pirms tam, jo ar gribas spēku, kā tas filmās notiek, kad cilvēks arot 8. robu un sakoš zobus, un tad tā neiet tā. Tā īstenībā nav, ja? Lēnām un gudri. Sarunāts. Aiziet. Gāzi. Davai. Zajūk, gāza, princis, braucam. Gāzi. Princis, stūri, būs labi. Tas ir krāpti. Nu, rāpies ārā kaut kā nebūs. Skatībā. Kā tev tu gāji? Malacīs, dzīves? Nu, dzīves, jā. Bet? Nē, bija labi ritīgi. Man patīk, ir forši. Vičs laikam... Tad mēs tev redzēsim trasē vēl, ja? Jā, noteikti kaut kad. Klausies, bet mums ir tāda fiška, ka nāk vairāk cilvēki no vienas iestādes. Piemēram, kā Dzels Vilks bija 5 čaļi, bet mēs laikam rezultātu vienu. Tā kā, nu, ja Valters tevi apdzīs, rezultātos nebūs rakstīts, kurš mums bija tas ātrākais. Bet kādās nebūs rakstīts, ka Semam rezultāts ir tāds, tā kā vai nu tu ies vēsturē vai Valters, to mēs priekšīgi redzēsim, ja? Davai, sarunāts. Tikmēr gaidām rezultāts, tā teikšu tik, ja? Labi. Nu, ko, Valter, šodien te nav drag race, ir jābrauc pa trasi, un tā kā es zinu, ka kartingiem tev gāja kaut cik, tad nu, lai apdzītu to savu kolēģīti, tev jāiesprings nav. Iesprings, maskas pazaudēs. Ja? Labi. Gudri un ātri. Ja? Labi. Cerams, ka nelamāšos. Koncentrējies, jā. Nu, vecocēni, es neuzdošu tev kaut jocīgs jautājums, vai tu domā, ka tu brauc ātrāk par savu kolēģi, un tam līdzīgs tev uzdošu pavisam citu jautājumu. Ko tu darītu Eirovīzijā? Tieši tā. Nu, es, kad tavā personā ir miris viens diezgan svarīgs autosportists Latvijā, jo tavs laiks ir 1 minūte, 10 sekundes un 9 desmitdaļas. Wow! Tas nozīmē, ka no ceļa policijas tu gluži aizlaisties nevari. Nu, ejam pastīsimies, ja? Ejam. Jo Edmunds Ziltiņš brauc pa 4 desmitdaļām ātrāk, bet Dzels Vilks, Nacionālais teātris un Rādio 101 var iet gulēt. Tā kā...
jums pat, ja sarēķina jūsu kopējo video rezultātu, jūs tik un tā būtu augstu. Jo tev var nebija slikti. Malec. Tu patrenēsies pie mūsu ātrumcildes kartiņhallē, un Valders tev brauks priekšā ādīs, kā jābrauc. Super. Lai lūdzam ātrumcildī. Ir kārtībā. Paldies. Jū! Paldies. Visus iedod izbraukt rezultātus jūs varat aplūkot mūsu mājaslapā www.ātrumacilds.lv. Bet tagad gan beidzam un tiekamies jau nākamā trešdien šajā pašā laikā un šajā pašā vietā. Pats galvenais neaizmirst atnākt uz Ātrumcildes kartiņhalli un apmeklēt Rīgas motoru muzeju. Atā! Ātruma cilts ar skatu nākotnē, ar saknēm motoru muzejā.